Varonīgi izturēt, varonīgi sevī sēt, varēšanu, pašiespēju, varonīgi savu seju, turēt pretī, nenovērsties, pretī, acis nenolaist, nenobīties, visa gaisa, kad sāk, pretī briest un bersties, nenovērsties. Kopš 1990. gada neatkarīgā demokrātiskā Latvijas republika ir jau izaugusi liela. Mēs esam sasnieguši daudz kā tāda, kas neatkarības deklarācijas pieņemšanas brīdī šķita vēl tāls un nereāls. Taču jaunā patstāvība mums ir atnesusi arī jaunas izaicinājumus un grūtības. Tādēļ arī tagad brīžos, kad sāk pretī briest un bersties, nemazāk kā pirms 23 gadiem ir svarīgi izturēt un nenovērsties. Tas nozīmē strādāt un būt atbildīgiem par darbu, kur esam uzņēmušies, proti veidot plaukstošu, neatkarīgu un eiropeisku Latviju, vienotu Latviju ikvienam. To atcerēties mums ir īpaši svarīgi šobrīd, kad pasaule strauji mainās un pamats zem kājām šķiet ļodzāmies. Tādos mirkļos ir būtiski nezaudēt skaidrus savus rīcības orientierus un mērķus. To spēja mūsu valsts dibinātāji 1918. un 1919. gadā un augstākās padomas deputāti 1990. gada 4. maijā. Tas jāspēj arī mums. Protams, katram laikmetam ir savas problēmas un savi izaicinājumi. Mūsdienu Latvija nodarbina visai Eiropai raksturīgās grūtības, kurām nav tiešu vēsturisku analoģiju. Tomēr tas, ko joprojām varam mācīties no 18. novembra un 4. maija, ir skaidra izpratne par saviem mērķiem un uzticība tiem, par spīti domu dažādībai un dažreiz visai sīvām diskusijām. Tieši konsekvence un ticība saviem spēkiem ļāva Latvijai izkļūt no smagās ekonomiskās krīzes. Mēs esam gatavi uzņemšanai Eirozonai nākamgad, Latvija ir atgūs Eiropas un pasaules uzticību. Un tomēr daudzi to savos maciņos nejūt. Daudzas ģimenes, kuras lielo krīzes smagumu ir iznesušas uz saviem pleciem, joprojām dzīvo uz nabadzības sliekšņa, un valsts panākumu stāstu savā ikdienā neredz un nesaprot. Sabiedrībā pastāv nevienlīdzība. Vienīgais iespējamais risinājums ir viens – Latvijas izaugsme. Tādēļ es aicinu ikvienu iesaistīties un palīdzēt valsts attīstībai, lai pozitīvie signāli, kas redzam makroekonomisko rādītāju tabulās, pēc iespējas drīzāk būtu jūtami katrā mājā, katrā ģimenē. Tāpat es aicinu solidarizēties un pierādot savas objektīvās vajadzības, nesākt pretnostatīt pensionārus, jaunajām māmiņām, bezdarbniekus studentiem, aizbraucējus palicējiem, darba devējus darba ņēmējiem. Tādā veidā sabiedrība tiek naidota un šķelta. Un beigās katrs cīnās par sevi kā nu prot, un bieži bez redzamiem rezultātiem. Taču mūsu cilvēki, kas cīnās par izdzīvošanu, kas šodien ir bez darba, kas aizbrauc vai dzīvo trūkumā, nedrīkst tikt atstāti vieni cīņā ar savām problēmām. Gluži pretēji, bezdarbs un emigrācija ir mūsu kopīgās problēmas, kuras apdraud mūsu kopīgo attīstību nākotnē. Latvija šodien joprojām zaudē cilvēkus, kur dodas projām, un to cilvēku enerģiju, spējas un zināšanas, kur nevar atrast pie mums darbu. Šie cilvēki nav formāli statistisks lielums. Viņus nedrīkst pakārtot makroekonomiskiem apsvērumiem. Tie ir reāli, dzīvi Latvijas cilvēki, ar pukstošām sirdīm, un viņi mūsu valstī ir vajadzīgi. Vai šodien spēsim ielikt stabilu pamatu nākamo paudžu labklājībai, lai tās varētu pilnvērtīgi dzīvot mūsu valstī un justies lepnas par to? Šis jautājums nav vienkārši atbildams. Mūsdienu pasaule ir atvērta. Tādēļ mēs varam daudz iegūt, ja gribēsim un pratīsim izmantot šīs atvērtības sniegtās priekšrocības, bet arī daudz zaudēt, ja to negribēsim un nepratīsim. Tā ir mūsu politiķu atbildība – radīt priekšnoteikumus ilgtermiņa izaugsmei, vienlaikus nenovēršoties arī no kārtējām sociālajām vajadzībām. Valsts tie esam mēs katrs, tāpēc arī valsts izaugsmei ir atkarīga no mūsu pašu izaugsmes. Ja cilvēkiem būs pieejams darbs, medicīniskā aprūpe, izglītība, dažādas sociālās garantijas, ja cilvēki jutīsies sabiedrībā pietiekami droši, lai plānotu ģimenes nākotni un radītu bērnus,
Viņi spēs izmantot savas labākās prasmes un priekšrocības, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Tad Latvijā dzims bērni, kurus audzinās ģimenes labklājību pārliecināti vecāki un nodrošināti vecvecāki. Tad Latvija uzplauks. Mēraukla politiķu profesionālai varēšanai būs tas brīdis, kad Latvijas kopīgais veiksmes un panākums stāsts būs nepārprotami redzams mūsu iedzīvotāju labklājībā. Cienījamās dāmas un godātie kungi, konkurētspējas trūkums, bezdarbība un migrācija ir ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas problēma, un arī tās risinājums ir meklējams Eiropas līmenī. Tomēr Eiropas Savienība ir kopīga platforma, kur var diskutēt un risināt kopīgas problēmas, nevis kāds impērijas centrs, kas visu izdarīs mūsu vietā. Šeit man atkal jāatsauc uz atmiņu, ko iekrāso vai pat aizkrāso ikdienas notikumi. Mēs, un šoreiz es domāju visus eiropiešus, ļoti bieži ikdienā piemirstam Eiropas Savienības izveidas apstākļus, mērķus un jēgu. Mēs piemirstam, kāpēc Latvija izvēlējās iet Eiropas integrācijas ceļu. Vēl pirms 23 gadiem daudzas Eiropas daļas, tai skaitā Latvija, bija lielu ideoloģisku un ģeopolitisku cīņu kaujaslauks. Tādi vārdi kā brīvība, demokrātija, tiesiskums, rietumu vērtības un Eiropas integrācija bija svarīgi un zināmi, taču nebija vēl piepildīti ar jēgu un dziļāko būtību. Cilvēki par šiem vārdiem cīnījās. Cilvēki bija gatavi to dēļ ziedot pat dzīvību. Es labi atceros, kā man, kā studēt gribošai jaunietei, nācās piedzīvot pazemojošus brīžus stājoties Latvijas universitātē, un bija jāsāk atbildēt uz jautājumiem, vai jums ir radi ārzemēs, vai kāds no jūsu ģimenes ir bijis izsūtīts uz Sibīriju, un tā tas ilgi stundām. Manai paaudzei nav bijusi iespēja brīvi papildināt savu zināšanas ārvalstu augstskolās vai iesaistīties studentu apmaiņas programmās, kuras nenotiek stingru uzraudžu vai stukaču pavadībā. Taču maniem bērniem, tāpat kā ikvienam citam Latvijas bērnam, šāda iespēja ir. Mēs visi tagad esam brīvi cilvēki ar pašizpausmes iespējām, ar iespējām brīvi kritizēt, bet arī ar iespējām piedāvāt risinājumus. Šobrīd, kad Eiropa vairs nav sadalīta ne fiziski, ne ideoloģiski, un atmiņas par kara šausmām lēnām izgaišušas, ir īstais laiks sev pašiem definēt, kāda ir mūsu paaudzes misija. Mums pašiem ir sev jāpasaka, kāda ir mūsu loma, lai nodrošinātu to, ka mūsu bērni un mazbērni nākamās paaudzes turpina dzīvot miera apstākļos un labklājībā. Nenovērsties. Šis aicinājums šodien var būt noderīgs ne tikai mums pašiem. Arī Eiropas Savienība ir saskārusies ar problēmām, kuras nedrīkst ignorēt kopīgās nākotnes vārdā. Latvijas interesēs ir tas, lai Eiropas Savienība joprojām paliktu uzticīga savām sākotnējām vērtībām – brīvībai, demokrātijai, vienlīdzībai, tiesiskumam un cilvēktiesībām. Latvija pēdējos gados ir pierādījusi, ka mēs esam kopīgās Eiropas identitātes sastāvdaļa, un mums ir svarīgi to saglabāt. Mūsu piederība rietumiem un Eiropai ir nevis kādas partijas vai koalīcijas projekts, bet gan valstiskuma un identitātes jautājums. Tādēļ ar lielu nopietnību raugos uz gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē 2015. gada pirmajā pusē. Es esmu pārliecināta, ka Latvija spēja ne tikai tehniski izpildīt šo uzdevumu, bet arī būtiski aizstāvēt savas nacionālās intereses un apliecināt Eiropai savus ilgtermiņa mērķus. To varam paveikt, pētot mūsu sabiedroto pieredzi un apvienojot labākās no mūsu idejām. Pēc tā, kā būs īstenot Latvijas prezidentūru, spriedīs nevis par Latvijas politiķiem, bet gan par pašu Latviju. Godātie klātesošie, tuvākie mēneši Latvijas politikā būs visai saspringti. Interesi par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām ir skaidri sajūtami visur, arī šeit, Saeimā. Uzrunājot pašvaldības savienības kongresu, salīdzināja valsti ar varenu ozolu. Tās stumbrs ir parlaments, kas sargā Satversmē iesakņotās vērtības un likuma garu, sazarotā lapotne sastāv no ministrijām un Latvijā strādājošiem uzņēmumiem, kas nodrošina budžeta zīļu ražu. Savukārt pašvaldības ir ozola saknes, ar kurām mūsu valsts turas pie zemes, gūstot tās spēku un stabilitāti. Es šo salīdzinājumu atgādinu, jo no sirds esmu pārliecināta, ka tieši pašvaldības kā vietējās varas struktūras atrodas ļaudīm vistuvāk. Tās ir vispersoniskākās.
Pašvaldību darbs ir ārkārtīgi būtisks, jo tas rāda, vai spējam paši sevi pārvaldīt. Ik katrs Latvijas nostūris, ik katrs Latvijas iedzīvotājs ir pelnījis uzmanību un godīgu attieksmi. Pat vis tālākās mājas ir mūsu pašu